Sveiciens hokeja draugiem Latvijā. Patīkams rīts, dzestris, kā mēs sakam, Prāgā. Latvija, Austrija šodien mums ir plānā. Tā kā tāds dzejolīts senāts. Droši vien zināt, ka jau vakar piedzīvot zaudējums pret Vāciju 1-2. Ļoti svarīga spēle abām izlasēm. Vācija ar šo uzvaru, es gribētu teikt, pietuvojas tuvāk ceturtdaļfinālam, lai gan viņiem arī grūts uzdevums. Mēs attālinamies tajā pašā laikā, kā angliski saka, still alive. Mēs esam dzīvi un mums ir iespējas ceturtdaļfinālu aizķert, bet pirms tam mums ir šodien svarīgs mačs ar Austriju. Atskatoties vakardienas spēli, gan daudz tika runāts par Jāņa Spruktu noraidījumu. Labā ziņa tā, ka viņam nav piešķirta diskvalifikācija. Tomēr, šī spēle bija jāuzvar un tā mums bija svarīga. Un gan pēc komandu komplektācijas, gan pēc tā, ka Vācija iepriekšējā dienā bija grūta cīņa ar Zviedriju. Mēs uz papīra, es gribētu teikt, bijām favorīti. Šis zaudējums ir nedaudz atmetis mums atpakaļ un tagad no domām par ceturtdaļfinālu mums ir primārāks uzdevums tomēr saglabāt vietu A grupā. Spēle pret Austriju nekādā gadījumā nesolās būt viegla. Kas ir jauns izlases nometnē, baumo, ka Kobam Jasam varētu būt līgums ar Kladno klubu, kurš spēlē Čehijas 2. līgā. Koba jau ir bijis šajā komandā, bet līgums, es saprotu, nav parakstīts un plašākus komentārus es nevaru oficiāli sniegt. Mix zonā pēc spēles, kur spēlētāji iet uz ģērbtuvēm un sniedz intervijas, lielākā daļa Latvijas izlases hokejistu diezgan ātrā tempā šo mix zonu pameta. Skaidrs, emocijas nebija, teiksim, priecīgas, ja, un Daugaviņš, teiksim, netīšām uzskrēja virsū Vācijas žurnālistam, ja, tā kā, tas diezgan daudz ko jau izsaka, kāds bija noskaņojums pēc spēles. Gaidām maču ar Austriju. Īsumā pa austriešiem viņiem ir labs spēlētājs no NHL, Rafls, 5. numurs, kuram jāpievērš uzmanība, un tajā pašā laikā austrieši zina, ka mums ir labi viena maiņa, ja, Daugaviņš un partneri, kuri šajā turnīrā ļoti labi spēlē, un es pieļauju, ka spēle būs ļoti tuva, un neviena no komandām neiebūs vairāk par izvaru pārsvaru, cerams Latvijas uzvaru. Ja mēs uzvaram, varbūt jau varam runāt par ceturtdaļfinālu. Bet ne visi mūsu rokās un citas komandas var sajaukt kārtas un mūsu mērķi izmainās jau pēc pāris stundām. Paldies!